Dēls, man te ir kāds stāsts. Pasaules dižākais stāsts. To mēdz saukt par dižāko stāstu pasaulē. Tajā ir eņģeļi un nekrietni ķēniņi, skaudīgi sānceņši un brīnumi. Atver acis. Mūsu stāsts sākas pirms 2000 gadiem. Jauna sieviete vārdā Marija drīz laidīs pasaulē skaistu bērniņu. Pagaidi, nē, Ja nav karaļu, tad nav aizraujoši. Bet šis stāsts ir tieši par karali, kā vēstīts pareģojumā. Skaties, vīlot, cik daudz zivju! Jēzus sapulcināja draugus, arī Jūdu Iskariotu. Sekotāju pulks aug ar katru dienu. Atrodiet! Mums nepietiek ēdiena tādam pulkam. Ļaudis viņu sauc par ķēniņu. Tad sakūdīsim ļaudis pret viņu. Vai esi Jūdu ķēniņš? Ja tā ir Dieva griba, es to pieņemšu. Pieņem arī tu. Paldies, tēt! Jēzum bija vēl ko mums mācīt. Skat! Nebīstieties. Tu esi patiesais ķēniņu ķēniņš. Ķēniņu ķēniņš. Čārlza Dikensa pārstāstījumā. Ir laiks. Tikai kinoteātros.